skolnieki ved mūs uz izlaušanās istabu. Pa ceļam stāstot, ka tajā galvenais uzdevums ir pēc iespējas ātrāk atrast dažādus pavadienus, ko savā istabā atstājis puisis, kurš no mājām aizbēdzis. Puiši gan pieteica, ka tā ir skolotājs izveidota spēle, bet par aizbēgušo zēnu runā patiesi. Viņi savā klasē uzstādījuši vislabāko rezultātu, visātrāk atrodot visus pavadienus un izkļūstot no istabas. Kur kamera ir uzstādīta, pa datoru runāja skolotāja, kaut kāda jautājuma mums. Reku bija kā pirmā puzle, un vienam cilvēkam jālec pa cipariem. Ja dabūja tā kā īstu ciparu kombināciju, tad dabūsi vaļā. Bija kaut kāds koferīts, un tur ir tā puiša, kas ir aizbēdzis dienas grāmatā. Un tur jau bija rakstīts par viņu, par viņa mammu, ka mamma atstājusi viņam zīmītes, tādas lietas. Un tad bija vēl divas tā kā atslēgas. Koferi divi, var teikt, bija. Vienā bija, viņam bija parāds kaut kādam garajam, kā tur bija rakstīts. Tāpēc arī tas bija viens no iemesliem, kāpēc viņš ir aizbēdzis no mājas. Un pašā pēdējā seifā bija, ja mēs aizsūtam puisim vēstuli, un ja viņš ir ar mieru atgriezties mājās, tad mēs pēdējā seifā dabūjam atslēgu un izkļūstam ārā no šejienes. Puiši rāda, ka spēles laikā apgaismojums bijis citādāks un atzīst, ka nemaz tik viegli visus pavadienus sameklēt nav. Tie paslēp dažādās vietās un arī atšķirīgi saliekami kopā. Tā te bija. Jau interesantāk. Un tad ir bailīgāk vai kas ir tas pa efektu? Liekas jau, ka interesantāk, ka gaisma jau liekas tā baigi tāda liela telpa, kad izslēgta liekas tāds maziņš un jūties kā detektīvs. Es pat nezinu, kādēļ tā ir. Bet kaut kā interesantāk liekas, kā tāds tumšāks. Tagad ieslēgšu. Kaut kāda, neizskatās kaut kas interesants. Telpa kā telpa. Jā, šī tā jau interesantāk. Skolēni Gulbenes 2. vidusskolā atzīst, ka meklējot zēna atstātās zīmes un saprotot, kas viņam licis aizbēgt no mājām, aizdomājušies paši par savām attiecībām ar vecākiem un draugiem. Ar vecākiem nevajag īpaši strīdēties, tas tiešām nav nepieciešams. Un dēļ tā mukt prom no mājām, vēl problēmas ar kaut vai ar otru pusīti, tas nav iemesls. Arī problēmas mācībās. Tas mūsdienās, man liekas, tas ir diezgan bieži sastopams. Tā kā pusaudžu problēmas mēs meklējām, mums bija jāatrod 4 problēmas, un mēs atradām. Paveicās. Nav jāmācās klasē, ir interesantāk ar citiem skolāniem, var saliedēt klasi un tā. Vai tas saliedē klasi? Jā, tas ļoti saliedē klasi. Skolotāji visu spēles laiku atrodas citā telpā un ar audzēkņiem, kas iesprostoti istabā, sarunājas virtuālās saziņas platformās. Arī, lai izkļūtu no istabas, bērni rakstījuši e-pastu zēnam, ko paši min, ka visdrīzāk saņēmusi skolotāji, kas spēli vada. Ideja par šādas istabas izveidi radusies skolotāju apmācībās Nīderlandē. Tur skolotāji apguvusi, kā dažādot mācību procesu. Izlaušanās istabā skolotāji izvietojas arī savas personīgās mantas, un šādu nodarbību vadīšana prasījusi arī vairāk laika nekā mācību stundas, jo nekad nevar paredzēt, cik ilgā laikā skolēnu grupa no telpas spēs izkļūt. Sākumā mums likās, ka tas pilnīgi neiespējami kaut ko tādu radīt skolā. Jo pašai man pieredze bija tikai Rīgā, tad, kad mēs arī tiešām apskatījām tādus nopietnus escape roomus ar visām inženiertehniskajām tādām ierīcēm, dažādiem mehānismiem, tādi apbrīnojami vērtas. Un tad man šķita, ka tas pilnīgi neiespējami ar mūsu pašu spēkiem radīt kaut ko līdzvērtīgu. Pirmie, kas izlaušanās istabu izmēģināja, bija skolas administrācijas grupa, kas no istabas izkļuva vien pēc vairāk nekā 80 minūtēm. Turpretim 10. klases skolēni uzstādījuši rekordu – 42 minūtes. Skolotāji novērojusi, ka labāk veicas tām grupām, kas izvirzījušas līderi, kā arī tām, kas spēj sadarboties un risināt problēmas kopā. Mums gāja labi no klases pirmie. Mums ļoti patika. Bija ļoti interesanti, jo mēs visi bijām draugu pulks tā kā. Skolā trūkst brīvu telpu, tāpēc izlaušanās istaba nav pastāvīgs projekts. Bet šī pieredze rāda, ka tas ir vērtīgs kā skolēniem, tā arī skolotājiem, kas savos audzēkņos šādi spēj saskatīt dažādas prasmes un ar tiem par svarīgiem jautājumiem runāt citādā veidā.